klātsošiem jūs minētu? Nu, es vienalga turpinu, kā jau mēs iepriekš runājam par tām īpašībām, es esmu pietiekuši neatlaidīgs. Tā tad nevienu. Levitkungs. Es domāju, ka aizsardzības ministrs Vējons ir ļoti solīts cilvēks, un mēs redzēsim, kurš tad būs valsts prezidents. Paldies klātsošiem diskusijas dalībniekiem. Jāsaka, tagad palūkosimies, kāda ir telefona balsošanas rezultāti. Un jāsaka, ja mēs sekojam tam, kā ir izvēlējušies balsot mūsu skatītāji, tad lielāko atbalstu ir guvis Egils Levits, par viņu 60% balsotāju. Mārtiņam Bondaram trešdaļas balsotāju atbalsts, savukārt pāriem kandidātiem tas ir stipri vien mazāks. Un jāsaka, ir vēl arī 2% balsotāji, kas saka, ka neviens no šajā vakarā diskusijā klātsošiem nebūtu cienīgs ieņemt valsts prezidenta amatu. Bet šo redzījumu mēs noslēdzam ar atgādinājumu, ka Latvijas iedzīvotājiem ir gana daudz rūpju, un nevelti šovakar notiek kārtējā labdarības akcija Labestības diena, kurā tiek vākti līdzekļi bērniem, kuriem valsts nevar palīdzēt. Neskatoties uz to, ka vēlēšana process jau atkal ir mazliet pārvērties tirgu, un patiesi lielā politiskā matemātikā, jāsaka, Saeimas deputātiem pēc 2 dienām patiešām jāizdara gana atbildīga izvēle, jo nākamais valsts prezidents pārstāvēs ne tikai Latviju starptautiski, bet arī savā zvērstā solīs, ka viss viņa darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Paldies, ka šajā vakarā bijāt kopā ar mums. Ar mūsu skatītājiem mēs tiekamies tieši pēc nedēļas.